Izrāda bija ļoti nopietna. Un jāsaka tā, ka vedam uz ļoti nopietnām pārdomām par dzīvi, kas pārplūst aiz mīlestības pret visiem, ir pilnīga un bagāta un uzvar tas, kurš cīnās par labo, nevis tas, kurš cīnās pret ļauno. Līdz ar pavasara iestāšanos svinam gandrīz gadskārtu svētkus, žetonu vakaru. Tad nu tā, ceļa vēja apūstie. Tas mirklis ir klāt. Mirklis pirms tikšanās ar lielo dzīvi, mirklis pirms atvadām no skolas, no skolotājiem, no draugiem. Un turpmāk tikai atmiņas sildīs par tiem 12 kopā pavadītiem gadiem, kuros bez izglītošanās bija arī dziedāšana, teātra spēlēšana, sportošana, olimpiādas un konkursi, uzvaras un zaudējumi, prieki un asaras, un visam pāri kopā būšana, sadzīvošana, pleca sajūta. Protams, reizēm bija arī strīdi un kašķi, kas pēc brītiņa liksies pavisam amizanti un maznozīmīgi. Mēs jau sen būsim citam piedevuši, citu samīļojuši. Pašreizējā dzīve ir iepriekšējo gadu darbu un izvēles rezultāts. Rītdienas dzīve ir šodienas un rītdienas rezultāts. Šī dzīve ir vienīgā, kas mums pieder, un mums ir jāprot šo augstāko dārgumu glabāt, mums jāprot kaut ko no tā arī izveidot. Tā, lai ir izcila gudrība, pareizi dzīvot savu dzīvi. Un katram galu galā ir jātiek skaidrībā ar savu dvēseli, ar savām dvēseles dzīvēm, un nereti ir jāprot pasmaidīt arī par bēdu un arī par ļoti straujo laika skrējienu. Nu, saka tā, cilvēks ir dzimis bērns, viņa spēks ir augšanas spēks. Bet kāds šo augšanas spēku vienmēr ir veicinājis. Un es domāju tā, ka šodien ir īpaša diena, lai mēs teiktu, ka tas ir skolotājs. Līga un Laura, kuras mazo kāpēcīti turēja pie rokas skolas ceļa sākumā, mācīja 2x2 un samīļoja, kad asaru lietus lija. Līga un Laura. Tad Elita, Anna, Diana, Velga, Vita, kuras mācīja tikt galā ar problēmām pusauģus purainajos gados, kuras mācījušas atvērt sirdis mīlestībai, labestībai, līdzjūtībai, novērtēt cilvēcīgas attiecības un sirdsapziņas likumus. Lūdzu,
Valga, Vita. Bet īpašs laiks Ikšķiles vidusskolā bija šīs klases audzinātājai Maderai. Maderai, viss pirmo reizi, gan skolas ceļa sākums mācot fiziku, gan audzinātājs netik saldais maizes rieciens. Ideju pārpilnai, darboties gribošai ar stingru, lokšaušanā ievingrinātu roku un aci. Gribu jautāt 12. Cik daudz jūs paņēmāt no viņas sīkstā rakstura, mērķtiecīgās darbošanās gribas, no atbildības un pārliecības, kas dota mīlestības pārpilnā sirdī, no pārliecības, ka tikai caur zināšanām, tikai ar smagu darbu, tikai caur dvēseli, kura ir labo īpašību sakopojums, kurā aug un mājos sirsnība un mīlestība, var piepildīt savus vispārdrošākos sapņus. Ja šaubies par iznākumu, strādā cītīgi, ja tas nelīdz, strādā vēl cītīgāk. Un es šobrīd jūs audzinātāji īpaši gribu dāvināt šo mazo skolas žetonu. Viņai tā ir pirmā skola, jūs esat viņas pirmie bērni, un es domāju, ka viņi to ir godam nopelnījusi. Un šobrīd es viņu pielaulāju mūsu skolai.